Labrīt un sveici jūs, ir piekdiena. Mēs skatām apustuļu darbus 28. nodaļu šodien no 25. panta. Nevarēdami savstarpēji saprasties, viņi izklīd pēc tam, kad Pāvils viņam bija sacījis šādus vārdus. Svētais gars ir pareizi sacījis savu pravieti Jesāju uz tēviem. Dodies pie šīs tautas un saka, klausīdamies, jūs klausīsieties, bet nesapratīsiet. Un skatīdamies, jūs skatīsieties, bet nesaskatīsiet. Jo raupjas kļuvuši šo ļaužu sirdis, un viņa ausis ar grūtībām sadzird. Un savas acis viņi ir aizdarījuši, ka tik ar acīm neredzēt, un ar ausīm nedzirdēt, nedz ar sirdi saprast, nedz atgrieztos, lai es varētu viņus dziedināt. Un nu, lai jums ir zinām, šo pestīšanu Dievs ir sūtījis pagāniem, viņi to arī dzirdēs. Tātad, kā mēs redzējām vakar, bija daži, kas ticēja, lielākā daļa tomēr no jūdiem, kas bija atnākuši klausīt Pāvilu, sacietināja savus sirds, un tagad viņi izklīda. Viņi izklīda, jo viņam nepatika, ko Pāvils sacīja, viņš citēja praviešu Jesāju, viņš teica, šie nav mani vārdi, bet svētais gars ir pareizi sacījis savu pravieti Jesāju uz tēviem. Dodies pie šīs tautas un saka, klausīdamies, jūs klausīsieties, bet jūs nesapratīsiet. Skatīdamies, jūs skatīsieties, bet jūs nesaskatīsiet. Jo raupjas kļuvuši šo ļaužu sirdis, un viņa ausis ar grūtībām sadzird. Savas acis viņi ir aizdarījuši, ka tik ar acīm neredzēt, ar ausīm nedzirdēt, nedz ar sirdi saprast, nedz atgrieztos, lai es varētu viņus dziedināt. Viņi ir sacietinājuši savas sirdis tik tālu, ka viņi vairs neredz patiesību, pat kad tā viņiem ir nolikt priekšā. Viņi nedzird patiesību, tā neiet tālāk par viņa ausīm. Viņa sirds ir kļuvuši ciet, sacietināt pret Dievu. Un tādēļ Pāvils saka, es vairs netērēšu ar jums laiku, es iešu pie pagāniem. Nu, lai jums ir zinām, šo pestīšanu Dievs ir sūtījis pagāniem, viņi arī to dzirdēs. Jēzus teica, ja kāds nepieņem mācību, nokratīt putekļus no kājām un iet tālāk. Un būtībā tas ir, ko Pāvils šeit dara. Viņš deva viņam vēl iespēju dzirdēt patiesību, viņi ir sacietinājuši savus sirds, un Pāvils tagad turpinās sludināt pagāniem. Un daudzi atgriezās. Līdz šai dienai daudzi, lielākā daļa jūdu tauta vēl ir aizbāzus savus ausis un nepieņem patiesību, bet ne tikai viņi, arī liela daļa mūsu tauta ir sacietinājusi savu sirdi pret Dievu un nav atzinuši savu grēku, nav nākuši pie viņa, lai tiktu pestīti. Un tas ir ļoti žēl. Dārgais un mīļais debes Tēvs, mēs zemojamies Tavā priekšā. Mēs pateicamies par jaunu dienu. Mēs pateicamies par Tavu žēlistību, kas ik rīts ir jauna. Mēs pateicamies Tev, Kungs, par pestīšanas vēstu, ka tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, ka viņš devis savu vienpiedzimušo dēlu, lai neviens, kas viņam tic, nepazustu, bet dabūtu mūžīgo dzīvību. Paldies, Kungs, ka mēs atzīstam savus grēkus, ka Tu esi uzticīgs un taisns, ka Tu mums piedod grēkus un šķīsti mūs no visas netaisnības. Mēs nākam no jauna pie Tevis šodien, Kungs, nožēlojam savus grēkus, lūdzam Tavu piedošanu, mazgā mūs tīrus, šķīstus Kristus svētajās asinīs. Kungs, palīdz mums. Mēs sevi nododam Tev. Mēs aizlūdzam par mūsu zemi, par mūsu valstu. Mēs lūdzam, Kungs, par mūsu vadītājiem. Mēs lūdzam, palīdz viņiem būt godīgiem un taisniem. Mēs aizlūdzam, Kungs, par tiem, kas atrodas zem sliktām režīmēm. Un mēs lūdzam, Kungs, apžēlojies par tiem, kas ir kara zonās, kā Ukrainī, ka tāpat arī Izrēlē, Palestīnā. Kungs, apžēlojies. Kristus apžēlojies. Kungs, apžēlojies. Mēs arī lūdzam, Kungs, izjauc visu ienaidnieku nodomus, ko viņš lolo pret Latviju un Baltijas valstīm un citām vietām. Kungs, izjauc visu ļauno plānus, nodomus. Debes Tēvs, mēs nododam Tavās rokās mūsu tautu, un mēs lūdzam, lai mēs atzimstam, lai mēs atzīstam, kad esam grēkojuši pret Tevi un nākam kā tauta Tavā priekšā un saņemam Tavu pestīšanas dāvanu un staigājam Tavā gaismā. Kungs, iztīri šķīsti mūsu tautu no elku dievībām, un tāds ir tik ļoti daudzas. Palīdzi mums staigāt Tavu ceļu.
Debes Tēvs, mēs aizlūdzam par slimājiem, mēs aizlūdzam par bēdīgiem, par vientuļiem un nabagiem. Mēs aizlūdzam par pazudušām dvēselēm, lai viņas atgriežas pie Tevis. Mēs aizlūdzam, Kungs, par katru, kas klausās šos vārdus, lai Tu stiprinātu viņu ticību, izlej savu garu pār viņiem. Un tagad uzklaus, ka mēs kopā lūdzam mūsu Tēvs debesīs. Svētīts, lai top Tavs vārds, lai nāk Tava valstība, Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien. Piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo Tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen. Tā, mīļie draugi, lai svētīgi jums šī diena, Dievs ir jums, līdz tiksimies ar Dievu palīdzību, ceru, tas būs atkal rītdien.